Nu ko, pilnā mutu končā. Enerģija. Nu, trešā reize. Mēģināsim šitā daļā. Un kaut ko uz turienē. Nu, visu jau nepaspēs, diemžēl. Vai cik gribat, cik maz izskatītos. Jā, tā kā izdarīs to līdz lodziņam, līdz tam tur, es domāju, aptošu to daļu. Un tad skatīsies, kā tur sanāk. Tā kā tā. Visi baigi līdzīgi video, bet, nu, ko darīt? Ir darbs vienveidīgs. Tā kaut kā. Mazais posmiņš ir izvākts. To mēs tur čik un saliks vati un aizšos un atstās pagarām. Jo man apmēram tikai līdz 3 ir laiks un tagad 9:30. Un tas šķiet mazs gabals, bet viņš vismā neiet ātri. Tā kā sanās, ka varbūt aizies ātri. Nu, ja aizies ātri, nu, lauzīšu to nost. Vienkārši atstāšu, nolauzīšu virsējos dēļas. Jā, un atstāšu. Un tad jau apsās laika prognozē nav pārāk slapšs. Tāpēc, jā, bet interesanti tas, ka tur iekšpusē ir vate. Jā, es uzkāpšu līdz paga. Esmu augšā, tātad nekur arī biju slikta vate. Visi super forši, smuki, bet jā, gadiem ejot apstās. Nu, parasti jau saka, ka vatē spēlēs nelien cauri, nedzīvo. Nu, bet te ir cauri, nekur caurums stiepts. Tur vēl ir. Tā kā ideja man tāda atbraukšu uz veikalam, nopirkšu tās mumificējošos tās peļindes, sabāzīšu caurumos iekšā vienkārši, lai stāv un varbūt mazāk būs tādi, jo, nu, varbūt tas ir štai vatei, kura cik gadus atpakaļ likt, es nezinu, varbūt viņiem, varbūt tagad jauniem jau nelien iekšā pēles, vai viņam vienalga tāpat lien, tas tikai ir kaut kāds stereotips, ka vatē pēles nelien, bet, nu, rekur apsies viss izsteigā caurumiem un siltuma koeficienta atkal noturība 0. Nu tā, jā. Neko darīt, jā. Tāpat jānopērk pusstudēja maisiņi. Šitie jāsasūt būs. Un kas vēl? Atkal gari runāju. Tā ir ar šitiem visiem darbiņiem. Stāstīt, piedzīvoju. Ja interesēt arī piedzīvo līdzi, ja nē, tad es baudu šito skatu. Jē. Nu ko, braucam. Tā, ka viss ir vaļā atkal. Šitā te. Mums jau rādījums, nu ko, sūksim. Nu tā, mēģināsim kaut ko sabāzt. Te, ka caurumiņš ir, jā, sabāzīs iekšā. Kur vēl man ir rekur. Jā, nu, varbūt būs labāk kaut kas. Baigi nevarēja dabūt citādāks, bija kaut lielās maisiņās, kurš ģipā noliek, bet, nu, es te pamēģināju savā DIY stilā, kā būs tā būs, kur sabēru šitā graudiņas, te sabēru iekšā, tur sabēru caurumiņu, cik varēju. Nu, redzēs, kā būs. Un atkal vecais tās vatīti ir, fermiņas ir, laikam iekšā lielo vati un tad pēc to cieto vati un mazā pulsīt šodien būs, jā, jo reku, laiks jau ir 12, jau kamēr saliks, kad 1+2 gan jau. Un jā, un tad jau vairāk neko nepaspēs, tā kā pa drusciņas priekš, un to vajadzētu svētdien izdarīt šitādu, kā ir, jā. Nu tā vatīte lielā ir, tagad liekās iekšā vēja vatīte, tur. Vēl tur klucīši, un tad plēve pāri, un varbūt mieši ar to šodien būs. No, vatīte ir, un tagad iesplēve tālāk pāri šitā. Un trešās daļas piegājiens ir ček. Atstāj to garo plīvojot, nu neko kaitai, jo viņš ies pēc tam tur tā pāri, lai nav jāgreizās, tā kā tas netraucē. Nākošajā 4. reizē uzreiz visi daļi nosada, tā visi daļi būs klāt. Tas būs svētdienas darbiņš. Tā kā tā, tas ir.